Tā, šis mums ir jūlijas zūms. Jūniju mēs izlaidām. Acīm redzot, tā vajadzēja. Un arī šis zūms ir tāds neplānots, spontāns. Bet šis impulss atnāca pēkšņi negaidīti tieši tad, kad es arī to nopublicēju. Un uz šo tieši tikšanos es nezinu, kas te būs, bet veidojot lauku, un tā kā veidojot šo miedarbību, ļoti skaidri, īstenībā ļoti daudz enerģijas un ir ļoti daudz tāda, varbūt spiediena attiecībā uz katra individuālo realizāciju. Jā. Un es nezinu, ar ko jūs esat atnākuši šeit šobrīd. Varbūt es pastāstīšu nedaudz par saviem procesiem, kas notiek. Varbūt kaut kas norizonēs, varbūt kaut kas sastāsies, un, ja būs kaut kādi jautājumi, tad rociņas princips darbojas. Roku var pacelt reakciju sadaļā, tur, kur sirsniņa uzspiežam, tur arī rociņa, un tad mēs arī runāsim, izskatīsim, un es esmu gatava varbūt kaut kur pavadīt, varbūt kaut kur ieteikt vai kaut kādā formā izvērst arī jūsu nosacīto varbūt jautājumu vai kaut kādu neskaidrību, vai arī vienkārši jūs vēlaties padalīties, arī tas ir forši. Un prieks man jūs visus redzēt un just. Un šobrīd priekš manis jūlijas jau plānojas tas diezgan darbīgs, bet vairāk es viņu novēroju kā pilnīgi citās enerģijās, un tās enerģijas ir tādas diezgan spiedošas, kas pieprasa attiecīgi arī apstāties un kaut ko padomāt un pajust. Un, tā kā man ir, es vēl mācos to darīt, līdz ar to man tā plūsma un tā kā sajūta, ka tev liek mucu iekšā, un tu nezini, ko ar to enerģiju darīt. Iespējams, ka arī nekas nav jādara, vienkārši ir jāvēro tie procesi, kas notiek iekšpusē. Ja? Un šis laiks noteikti ir par kaut kādu ideju, impulsu un kaut kādu savu iespēju realizāciju, materializāciju fiziskajā plānā. Tas nozīmē, ienāk doma, ienāk ideja, mēs uzreiz viņu iznesam materiālajā plānā, kā tas izskatīsies, kā izspēlēsies, kas tur notiks, kas tur nenotiks, mēs to nezinām. Bet mūsu uzdevums šobrīd kļūt burtiski par tādiem kā translētājiem, ja ienāk mana doma, ideja, kaut kāds impulss, es sajūtu, jā, tas tā ir, es tā gribētu, bet es nezinu, kā tas būs, man tur nav naudas, man tur nav cilvēku vai visādi, vai prāta, kā saka, iemesli dažādi var būt, bet es uzreiz viņu viņu iznesu tā kā materiālajā pasaulē. Un vairs arī pierakstīšana īsti nedarbojas. Tā kā tie, kas tur vienkārši pieraksta un tālāk aizmirst, šobrīd ir jāsāk nedaudz savādāk darboties. Un tāda sajūta, ka varbūt tā kā ārpasaule, ja tie visi notikumi arī uz kaut ko vedina un dzen. Un tie, kas, piemēram, ļoti slāpē savus impulsus un īsti varbūt baidās, jā, jo bailes arī, piemēram, mēs klubā Saikne šī mēneša tēma mums ir bailes, un mēs viņas visādi citādi apskatām un bružājam un aiztiekam un ejam tajās bailēs, un jāapzinās to, ka bailes patiesībā tas ir zvaniņš un ilūzija tam, ka tur nevajag iet. Tur, kur ir bailes, tur ir tieši jāiet, jo tur ir arī tavs resurs. Jo bailes ir tāds mums nopietns ierobežojums, tāds kā vāciņš burciņai, un tad mēs sevi uzskatām par burciņu, bet īstenībā mēs neesam ne burciņa, ne vāciņš, mēs esam visa telpa, kas ietver gan burciņu, gan vāciņu, gan arī pašu telpu. Ja? Un ko es esmu sapratusi arī no saviem klientiem, šobrīd ir ļoti aktuāli, ka mēs paši sev nevienu radam tās nosacītās problēmas, uzliekam ierobežojumus un sākam spēlēt to spēli. Un tad var katrs sev uzdot šobrīd arī jautājumu, ja
tas, kas šobrīd ar mani notiek, ja, nu, tā ir manis izdomāta, mana prāta izdomāta problēma, kurai es esmu noticējis, ja, un īstenībā nav ierobežojumi. Ja, nu, tas tā nav. Tad kas notiek ar mani, tad kur man gribās iet, kur man doties un kā man rīkoties? Ja tas ierobežojums, piemēram, ja viņš ir finansiāls ierobežojums vai, piemēram, nav skaidrības mainīt tur dzīvesvietu vai nē, vai tur attiecīgi kaut ko ar attiecībām vai kaut kādām miedarbībām varbūt ir kaut kādas nesaskaņas. Mm, var uzdot sev jautājumu, šis ierobežojums, viņš prātam, nu, tā kā ko viņš man liek darīt? Viņš man liek attiecīgi apstāties, viņš man liek varbūt nobremzēt, varbūt paskatīties kaut kādus citus variantus. Bet pirmkārt, katrs ierobežojums, jeb nosacītā problēma ir nepieciešama, jo, ja viņa ir tāda, tu spēj ar viņu tikt galā, un tas ir tās tā kā maziņš akmentiņš tavā ceļā, kam tu esi tieši pievērsis uzmanību un apstājies uz tā akmentiņa. Iedomājieties, jūs ejat pa ceļu, nu, varbūt metaforiski jūs ejat pa mežu, un tur iespējams ir sēnes zemenes un mēlenes un vēl kādu rūķu zeltu var podu atrast, ja? Bet jūs pievēršat uzmanību tikai vienam nokritušam čiekuram. Un visi jūs apstājaties pie tā čiekura, jūs aizmirstat par savām gailinēm, par savām baravikām un zemenēm, par rūķa zeltu, un jūs tikai skatāties uz to čiekuru, jūs koncentrējaties, un jums liekas, ka vairāk jūsu pasaulē nekā izņemot čiekura nav. Un kas notiek? Es tērēju laiku, es koncentrējos uz to čiekuru kaut kādu iemeslu dēļ. Tas čiekurs man pievērsis uzmanību. Tad jautājums, kas man ir nepieciešams no tā čiekura, ko es no viņa gribu, un vai šis čiekurs spēlē kaut kādu lomu manā dzīvē, vai viņš man vispār ir vajadzīgs. Ja? Mēs uzdodam jautājumu. Un tad, ja šī čiekura nav, ja šīs problēmas nosacītās nav, tad ko šis čiekurs dara, no kā viņš man novērš patiesi uzmanību. Ja? Un tur būs piemēram, es gāju mežā un lasīju gailiņus, un tad es atceros, ak, Dievs, ja čiekuru es noņemu, tad es īstenībā gribēju gailiņus, un tad es arī dodos virzienā. Šobrīd tāds process notiek, it kā novērš uzmanību, un mēs darām, nu, nosacīti, es gāju uz veikalu, bet pamanīju, nezinu, kaut kādu mazu kaķēnu, sāku viņu barot, aizmirsu par veikalu. Un šeit ir ļoti, ļoti svarīgi piefiksēt to, ka visticamāk, ja nu šī problēma, ja iesprūdums kaut kāds šobrīd, kas notiek, ja nu tas nav īstais, tad no kā viņš patiesībā man tur attālina vai nelaiž mani klāt, uz kurien es patiesībā gāju, kas ir mans nosacītais galamērķis, jeb mērķis, tā vēlme, kuru seju. Un šeit var būt dažādi un dažādas sajūtas, un tā atbilde noteikti atnāks, un vajag pasēdēt, pajust, jo visas atbildes, kā vienmēr uzstāju, ir tevī, neviens tev nepateiks, neviens tev nenorādīs, bet viņas var saņemt sadarbojoties ar telpu, nevis gaidot no telpas, nu tagad man parādi to atbildi, ja, kur, bet ok, es mācos uzdot jautājumus. Es uzdodu jautājumu, un es viņu atlaižu, es formulēju to jautājumu, es viņu atskaņoju, jo tad, kad mēs atskaņojam jautājumus, tas labāk ir skaļi. Tad es aktivizēju attiecīgos kodus matricā. Mēs visi zinām, ka mēs dzīvojam matricā, un mēs visi sastāvam, mēs esam gan enerģijas, bet šeit valda, respektīvi, arī skaitļu principi. Ja. Un katram burtam ir sava skaņa, katra skaņa atbilst attiecīgiem ciparam, un tad tie ciparu savirknē veido attiecīgos vārdu kodus. Un tad, kad mēs atskaņojam attiecīgo teikumu, tur ir kaut kāds iznākums, ja kaut kādi skaitļi, kas sāk rezonēt ar telpu. Nu, tas ir matemātiķiem vairāk, ja, bet ja mēs kopā attālinamies vispār no tās matemātikas un skatāmies, tik līdz es atskaņoju kaut kādu pieprasījumu telpā, tā ir arī enerģija, kas iznāk no mums. Ja es esmu savas telpas radītājs, savas dzīves radītājs, un man ir pieprasījums, man atbilde atnāk praktiski tūlīt. Viņu vairs nav jāgaida ne mēnesi, ne divus, ne gadu. Mēs viņu saņemam tajā pašā dienā, un visticamāk, kad stundas laikā pat trenējamies. Ja? Jo vairāk mēs trenējamies, jo vairāk mēs tā kā mēģinam
miedarboties un sadarboties ar telpu, esam atvērti tam, jo ātrāk mums arī atnāk attiecīga atbilde, kas var būt kā zināšana, tas var būt zīme, tā var būt kaut kāda, nu, piemēram, nu, priekš manis, piemēram, ja es redzu varavīksni, tas priekš manis ir nu, tāda skaidra zīme, viss ir pareizi, viss ir darbojies un jau viss ekipējums ir pie rokas, ja, kas nepieciešams un droši var darboties. Un tad, kad es redzu to varavīksni, tas nozīmē, nu, priekš manis, tas ir man. Katram būs savādāks. Kāds tur redz lapiņas, kāds tur vienkārši zināšanas vai ierauga kaut kādu spalviņu vai ciparu, tas ir katram ir individuāli, ja. Tad es arī, tad, kad man ir pieprasījums, tad es arī saņemu. Un tā varavīksne nevienmēr nāk tā kā mums šobrīd tādi laikapstākļi, kas mums arī gatavo nezināmajam, ja? Un ne par velti mēs te ļoti gaidām vasariņu, un mēs jau saģērbamies palkastījumā, iešu tagad pasāļoties, un kamēr jau izēj vienkārši pa durvīm, tur jau uzlīst lietutiņš, ja, tā kā vakardien vai aizvakar, kad es arī gāju, tā kā sāļoties, gribēju pasāļoties, un viņš prasa, kāpēc tu neej lejā sāļoties, tā kā es te labāk uz batuta, jo es varu nepaspēt aiziet līdz saulītē, ja, kamēr saulītē aiziet. Līdz ar to prasat zīmes, jautājat, noteikti būs palīdzība, jāsaprot, kas priekš tevis rezonē, un viss ir pareizi. Nevajag tirgoties ar telpu, tas ir 100%, jo, ja jūs tirgosties, iedot vēl zīmi, ja, tad tā jau būs kaut kāda tāda bērnu spēlīte. Bet attiecībā atgriežoties pie realizācijas. Vai jums ir tā, ka ir kaut kāds iesprūdums attiecībā uz realizāciju? Jo vienkārši šī brīža tēma izklausās un sajūtās, ir tā kā, ka cilvēki ļoti intensīvi slāpē savus impulsus, kas atnāk kā zināšanas, kā domas, kā idejas, bet kaut kādu iemeslu dēļ uz āru to nelaiž. Un telpa ļoti, 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 ļoti aicina jūs to darīt. Un tās var būt pilnīgi nesaistītas lietas ar jūsu šī brīža nodarbošanos. Un ja jūs to ilgstoši nedarat, bet jums nāk zīmes, jūs to ignorējat, bet vēstule, piemēram, ir ieplānojusi attiecīgo ceļu, un jums arī interesē tā ideja, bet nu, tā kā vada vairāk prāts un ego un saka, nē, ko mēs te no komforta zonas mēs iesim ārā, paliekam labāk te ir drošāk, piemēram, es daru darbu, kas man nepatīk, šis vairs netiek atbalstīts. Tad, kad tad, kad es biju kā robotizēta, es tur nosacīti biju tādā pusmiegā, un es gāju uz darbu, un man mamma teica, ka man ir jāmaksā par rēķiniem, un tā es to darīju neapzināti, bet šobrīd es jau sāku to apzināties, kad ir arī iespēja to nedarīt, ir iespēja darīt kaut kādu nodarbošanos, kas man patīk, kas man interesē, un kur es jūtu sevi. Bet es turpinu apspiest sevi un celties katru reizi no rīta ar pārgrieztu ģimi, tāpēc, ka šodien ir trešdiena, ceturtdiena, man vēl līdz piekdienai ir jāizvelk, bet es baidos mainīt darbu, tāpēc, kad man tur nebūs naudas un nebūs ko ēst UTT. Šis, diemžēl, tiks vēl pastiprināts un tiks sisti ārā tā kā ar dažādām situācijām, notikumiem un cilvēkiem, lai jūs tā kā skubinātu iet un darīt. Un tur, diemžēl, nu vai par laimi vairs nevarēs tā vienkārši sēdēt un noignorēt to, kas notiek telpā. Un ja mēs neklausām, ir 4 brīdinājumi, ja? Nu, nosacītie brīdinājumi, ja palīdzība no telpas sākumā mēs jūtam sevi, mēs identificējam, kaut kas nav tā, kaut kas nav tā. Ja es neizskatos sevi, ja es neaizēju pie kāda cilvēka, vai es nekaut, nu, tā kā, respektīvi, noignorēju to sajūtu, vai nepaprasu palīdzību, lai man izskaidro, neuzdod telpai attiecīgo jautājumu, es noignorēju pirmais brīdinājums. Tad manā telpā ienāk kaut kāds cilvēks, kas tā tīši vai netīši, piemēram, ja mēs gribam mainīt darbu, bet mēs baidamies kaut kādu iemeslu dēļ,
vai neuzdrošināmies darīt, tad, tad atnāk cilvēks, un, piemēram, kaut kāds kolēģis tur riktīgi iegriež, un tad tev kļūst nepatīkama tā situācija. Ja? Ja mēs arī to noignorējam, norijam, jā, tad tas nozīmē, mēs jau esam divas kūciņas apēduši, atnāk trešais cilvēks. Arī cilvēka veidolā, jeb situācijas spēcīgas, kas riktīgi izsit, vadība tur kaut ko sāk, jau mums tūlīt būs kaut kāda tur reorganizācija, UTT. Tāds jau lielāks notikums, kur tu it kā atkal iekrīti savās bailēs un atkal uzdod savu jautājumu, varbūt man tiešām jāmaina, jo visas tās situācijas ir saistītas. Un tad, ja mēs to neklausām un nedzirdam, tad caur fizisko materiālo pasauli tas nozīmē vai nu finansiālie zaudējumi, vai arī veselības problēmas, kad ķermenis tev vienkārši apstādina un saka tā. Nu, kad vairs tev pa lielam nav kur sprukt, tad tu saki, ok, tagad es pasēdēšu, padomāšu. Un tas jau ir tāds ilgstošāks process, jo, ja aiziet uz psihosomātiku kā tādu, nu, tad, kā saka, ar ko saslimjam, tik ilgi arī būs jārastējās. Bet ir svarīgi paskatīties tur un ir svarīgi sajust jau laicīgi. Protams, katram ir sava izvēle un katrs dara kā māk un kā var. Bet, jo, saprotat, ir tā, ka jūs ļoti daudzi nāk, piemēram, saiknē strādāt. Ļoti labi. Daudzi nāk uz grupām, jeb dažādām apmācībām. Ja, šobrīd man iet kursus, es un mana dzīve, tur, kur mēs strādājam ar kaunu, vainu un pieaugšanu kā tādu, bērnu pozīcijām. Viss ir ļoti labi. Un jo vairāk jūs klausaties, jo vairāk jūs strādājat, jo vairāk jūs interesēties par to, jo vairāk jūs klausaties, jo apzinātāki jūs kļūstat. Un jo apzinātāki jūs kļūstat, jo lielāka atbildība jums rodās. Nu, tas ir tā kā bonus, jo visi baidās no atbildības, bet atbildība ir pieaugšana, un tikai pieaugušais var radīt to savu dzīvi, par kuru es te visu laiku runāju. Jo, ja tu esi bērns, tev neviens neiedos neko radīt. Tu vienkārši sēdēsi, tevi kontrolēs sākot no vecākiem līdz pat vīram un darbā, nu, tā kā visās sfērās pieredzēs to savu bērnu pozīciju. Un ir ļoti svarīgi šajā procesā apzināties to, ka jo vairāk es zinu, jo vairāk man šīs zināšanas būs jāmaterializē fiziskajā realitātē. Tas nozīmē, man būs jādara fiziski kaut kas, un jo vairāk jūs zinat, jo vairāk jums ienāk enerģijas. Arī pēc šīs tikšanās jums ienāks kaut kāds impulss darboties. Lūdzu, neignorējam to, lūdzu, darbojamies, un tas skaitās, attieksies uz tiem, kas skatīsies neklātienē, jeb ierakstā šo tikšanos, jums būs impulss un jums būs piedāvājums materializēt. Protams, neviens neko nevienu nevar piespiest, bet pa lielam īstenībā mums izvēles nav. Mums ir izvēle vai nu darīt, vai nu nedarīt. Ja tu dari, tad tev dot enerģiju darīšanai. Ja tu nedari, tad tā pati enerģija, kas domāta darīšanai, viņa aiziet degradācijā. Un tad arī sākās dažādas traumas, zaudējumi un sit pa matēriju. Un, lai nesistu pa matēriju, mums burtiski ir jāsāk iet un darboties. Kā mēs soli pa solim ejam, mēs soli pa solim vienkārši sākam darīt. Mēs sākam sadarboties ar sevi, ticēties sev un sākam darboties plūsmā. Un šobrīd man liekas, ka ļoti daudz arī dažādu gan prakšu, gan arī iespēju to darīt. Ja? Un, attaisnoties tikai, man te nav līdz galam naudas. Ja? Nu, ir ļoti daudz iespējas arī, kaut vai šī paša iespēja šobrīd ir iespēja gan uzdot jautājumu, gan arī paskatīties un pastrādāt nedaudz attiecībā uz savu pieprasījumu. Tā kā tiem, kam ir nepieciešama iespēja, tie vienmēr arī viņu atrod, un tā iespēja tiek piedāvāta no telpas. Jo mēs nemēram visu naudā, ja? Jo nauda ir enerģija tā pati, kā mums šobrīd arī miedarbība notiek, ja? Nu, kā mēs varam viņu izmērīt. Tas vienkārši notiek, un tu vari sajust, ja? Cik tur patiesības un cik tur kaut kādu ilūzijas. Ja?
Un šis brīdis, šī telpa un šis laiks ir pa lielam ir rezultāts tam, ko līdz šim es esmu zinājusi, ko līdz šim es esmu darījusi, uz ko līdz šim es esmu gājusi. Un no jūnija, jūlija sākas atspēriena punkts manā jaunajā dzīvē, jeb manā jaunajā realitātē. Ja? Un tagad ar katru mēnesi tas pieaugs. Un līdz ar to izmantojam šo laiku. Izmantojam, darbojamies, sākam iet, būvēt savas dzīves. Jā, man pacelsies dažādi sainas puses, kaut kādi nosacītie, uh, nosacītās problēmas, jā, bet kā jau es redzēju, jums tika iedota metafora par čiekuru, uz kuru es koncentrējos, jā, bet kaut gan es patiesībā jau uz gailenēm. Un tad ir jautājums, kāpēc es koncentrējos uz čiekuru un ko man tas čiekurs dod. Ja no viņa nokritis jau ne tur sēklas, ne tur padzerties, ne tur pārēst. Ja? Un jāmēģina ierobežot savas uzmanības iztriekšana. Jo tad, kad mēs apsēžamies un redzam, ka mēs visu dienu sēžam un skrolējam, attiecīgi telefonu, tas nozīmē, es leju ārā savu enerģiju, kas man tiek dota realizācijai. Un citi saka, man nav enerģijas, neko nevar izdarīt. Jā, un jautājums, kur tu viņu tērē, jo enerģija tiek dota, jo vairāk tu dari, jo vairāk tev dod to enerģiju. Bet, ja tu neko nedari un tu viņu notries, tev iedod, piemēram, 20 grāmiņus, ja, nosacīti. Bet, ja tu sāksi darboties un saka, ok, es esmu gatavs tur uzrakstīt grāmatu, ja ko es visu laiku gribētu, tad es vienkārši ņemu un rakstu, un tas skaties, vēl nākamajā dienā iedod 30, pēc tam jau 40. Tad es koncentrējos uz to nosacīto grāmatas rakstīšanu, un tad jau kaut kādā brīdī tā enerģija tiek paaugstināta, un tad jau man ir pilnīgi jau 90%, un es varu realizēt to savu ideju. Tā kā vērojam, skatāmies un jūtam, vēl varbūt man personīgi ir tā, ka tā enerģija ir ļoti, ļoti koncentrēta, un mans ķermenis nav īsti gatavs tik lielai enerģijas daudzumam, un tāpēc man ir tīri, nu, tā kā pilnīgi tāds, es saku, man ir tīrina, jā, un es pilnīgi sēžu, man nevajag ne kafiju, ne tēju, man pilnīgi šitā te visu laiku, un kas man palīdz agrāk, es vienkārši staigāju, es varu pavingrot, es varu divreiz pavingrot, es varu iziet, vēl kaut ko novadīt, kaut ko uzrakstīt, un tad tas, man liekas, aizsals šodien vēl neko neesmu izdarījis, kaut ko es esmu īstenībā izdarījusi vairāk nekā cilvēks tur izdara varbūt nedēļas laikā. Bet šeit es piedāvāju izmantot šo enerģiju, arī paskatīties, apsēsties, vienkārši apsēsties un sākt viņu pājust ķermenī un pavadīt viņu ķermenī. Un tur var notikt, paskatīties, par ko tā enerģija ir, kas tas ir par resursu, un tad kādā brīdī pamanīsi, ka vienkārši viņa tā izkliest. Un tā ir tāda nu jau apzināta balansēšana, sistēmas, savas struktūras un sistēmas balansēšana. Piemēram, tā enerģija nāk, viņa sakrājas, nu, kā mēs visi esam kanāli, mēs visi esam vadiņi, viņi sakrājas, piemēram, 7. centrā, vai, nu, ležat, piemēram, līdz sēstiem. Viņi šeit, viņi tur cirkulē, un līdz ar to ir tāda, tā kā tev tirināšanas sajūta, kaut kas tā kā bombī, ķermenis tā kā pilnīgi, nu, tā kā pie elektrības pieslēgts, un tālāk viņi it kā netiek. Bloki, kaut kāda saspiedama, visādi mums tur ir, nu, tā kā, respektīvi, enerģētiskajā struktūrā dažādi korķīši var būt. Apsēžamies, vienkārši pēlpojam, patīram, iedomājamies, piemēram, reku, no augstākā es ieelpoju, ja, reku tas kanāls, viņš kā truba, kā tāds riktīgs vats, kaut kur apmēram ap mugurkaulu, tādā platumā. Kāds var platāk, jūs, nu, tā kā attiecīgi, nu, cik daudz jūs tur uzmanības vēršat, viņš ar katru reizi, viņš var būt arī milzīgs. Un tad savienojamies ar savu augstāko es, no augstākā es vienkārši pēlpam līdz zemes centram un burtiski padzinājam šo enerģiju, un tad viņi ļoti izlīdzinās, un tad ir, tad skatāmies, kas tur par procesiem būs, visticamāk būs tāda patīkama atslābuma sajūta un reizē tāds piepildījums iekšējais, un nevienmēr viss arī ir nu, tā kā jāskrien un jādara. Un tādā veidā mūs māca, mūs ieved tādā kā pašmācībā,
ja pašapmācībā, kā mēs varam paši balansēt savas enerģētiskos struktūras. Es saprotu, ka varbūt kādam tas ir jaunums, varbūt kāds jau to dara, tas ir ļoti labi, bet ja šī šobrīd informācija nāk, tad viņai ir vieta un arī ir kaut kāds neapzināts pieprasījums. Jā, tā kā tā. Kā šobrīd jūs jūtaties? Tā kāds jau tur uzrakstīja 8, 8, 6. Ja? Varbūt ir jums jautājumi kaut kādi, vai kaut kas ir norizonējis, vai vēl kaut kādi procesā grib padalīties. Jūs varat pacelt rociņu, un tad es varbūt pēc tā kā varu arī uzklausīt. Jūs izmantojat lūdzu šo iespēju darboties, padarboties un uzdot jautājumu. Tā kā drošas rociņas paceļam reakciju sadaļā. Mm. Mm. Tā, Lelde, var pieslēgt. Tagad var redzēt, ka arī ieslēdzas mikrofons. Sveiki, Rīna. Čau. Tā. Es īstenībā uzreiz tā pilnīgi visu nedzirdēju. Varbūt nav gluži par tēmu, bet es jau, kad pievienojuši, vai pareizāk sakot, kad ieraudzīju, ka būs šis doks, es jau zināju, ka es gribu uzdot jautājumu. Ja nav par tēmu, tad, kā teikt, neņem ļaunā, varbūt kādam noderēs. Kā jau tu saki, visam ir vieta. Tātad, jautājums man tāds, kā sevi kaut kādā tur labā vibrācijā var, vai kā, labi konkrētāk, kā var paaugstināt savu sajūtu vibrāciju? Tāds man jautājums. Sajūta, priekš kam? Lai piesaistītu labās, attiecīgi, lai piesaistītu sev tās augstās lietas un visu tos vēlamos, teiksim, mērķus un rezultātus, jā, kaut kā tā. Skaties, tevī uzreiz ir vērojams sadalījums. Ja, ir kaut kāds labais un ir kaut kāds sliktais. Un tad, kad tu jau nosacīti, jau negribi skatīties tajā sliktajā, jo tas sliktais čiekurs, ja, mežā, viņš ir domāts, lai tu tā kā pieredzētu kaut ko un izmainītu to savu stāvokli. Jo tad, kad mēs gribam visu laiku, lai mums ir labi, lai viss mums ir, tas nozīmē, ka mēs nu, neesam gatavi attīstīties, un mēs gribam no sērijas katru dienu arbūzus un ķiešus, ja, bet tos kartupeļus mēs negribam ēst. Un tad ir jautājums tev, kāpēc tu, no kurienes tu zini, un kā tu sasaisti to, kad viss labais nāk no augstajām vibrācijām? Jāsaka, ir ar to, ka par kartupeļiem man nav viena slikta vārda, bet junk foods gan laikam nav pārāk labs. Un cepts, frišks un ko tur vēl kaut kādus tos gatavos nuggets jau laikam nevajadzētu. Tā kā būtu vien labi ēst svaigas melonas un arī tos pašus kartupeļus. Tāpēc man bija sajūta, ka tomēr ir kaut kas, labi nesauksim labais un sliktais, bet... Jā, un tad kas notiek tavā dzīvē, kad tu piesaistīji pretējo? Jo tur ir iemesls, kāpēc tas notiek. Jo, ja es gribu kaut ko, kā man, tu man saki tagad, kā man peldēt tā, lai es ātri peldētu? Vienkārši peldēt, un tad ar laiku iemācīsies ātri. Jo nosacīti augstās vibrācijas, tas nozīmē, ka es esmu saskaņā ar savām jūtām, es esmu saskaņā ar sevi un es zinu, ko es daru. Bet, ja es nezinu, ko es daru un vienkārši kaut kas manā dzīvē notiek, tad notiek tas, kas notiek. Labi, paldies tev. Nav tā, ka es, man jāpadomā vēl, ko tu atbildēji. Labi, bet tā kā pārformulē, pajūti un pārformulē jautājumu. Tu saki, es gribu visu laiku, lai man viss ir labi. Nē, tas nav nemaz stāsts par to, ka es gribu visu laiku labi. Lai gan kurš no mums negrib, lai ir visu laiku labi. Es domāju, ka mēs visi gribam, lai ir visu laiku labi, vai vismaz apzināties, ka tas, kas notiek, tas ir labi. Tas arī skaties, kas tev palīdzēs apzināties to, ka tas, kas notiek, ir labi. Tīri sajūta. Es domāju, ka sajūta. Šeit ir ļoti tāds liels triks, kas ir īstenībā ļoti forši, ka tu pacēli šo, jo
Kā būtu, ja kopš šī brīža tu sev uzliktu, un arī visi uzliktu tādu uzstādījumu, viss, kas ar mani notiek, ir labi. Bet, ja šobrīd man liekas, ka tas nav labi, tad es vēl neesmu nu, tā kā, respektīvi, redzējis to gala rezultātu. Jo tu taču vari pēc savas pieredzes paskatīties pagātnē un pateikt, ka viss, kas notiek, viņš vienmēr ar, tā kā, atrisinās ar tavu plusu kaut kādu. Tā kā tā situācija, kaut arī tajā pašā mirklī liekas ārprāts. Tas ir no sērijas, piemēram, nezinu, es braucu pa mežu, man saplīst riepa. Un tev liekas, ārprāts, kāpēc man tas ir noticis, un tā, bet beigās tu tur, piemēram, atslābinies, un domā, nu labi, es tur izsaucu, izdarīju visu iespējamo, ja, un neju lasīt zemenes, un tad beigās es izbaudu zemenes, tad es ieraugu vāveri tur un zaķīšus, un es esmu pilnīgā harmonijā ar to mežu. Un tā savādāka veida, kā to pieredzēt, tu nemaz nevarētu, nu, tā kā izvēlēties. Jo, skaties, te ir problēma tāda, ka tavs prāts grib visu izskaidrot uzreiz momentā. Tad, kad līdz lietus, tev liekas, ka tas ir slikti, bet jāskatās, ka vienmēr situācijām ir divas medaļas puses. Ja tev notiek nosacīta negatīva situācija, kurā tu jūties attiecīgi, ja, tad jāskaties, uzdot jautājumu, bet kas šajā situācijā ir labs? Nu, tā kā, jo tu viņu pati radi. Un visu, ja tu apzinājies to, ka tu pati radi visu savā telpā, tad tu nemaz nevari radīt neko sliktu priekš sevis. Tikai jautājums, vai tu ļauj tam būt, vai tu arī pretojies un noliec. Jo tu vairāk noliec, jo tu vairāk pieredzēsi to nosacīt negatīvo. Tāpēc, ka tajā nosacīta negatīvajā ir kaut kāds resurs tev, ko tu negribi redzēt. Tur ir kaut kāda nosacītā ēnas puse, ko Lelde, piemēram, kaut kad ir izstūmusi ārā, un tā ēnas Lelde, ja kaut kāda tur nepareiza, tur nosacīti kaut kāda tur agresīva vai kaut kāda, ja, viņa nāk un grib apvienoties ar tevi. Bet tu saki, nē, gribu citu Leldi. Un tas nozīmē, ka nu, visas situācijas, kas notiek ar mums jau pašā pamatā, ir pareizas, pozitīvas, nosacīti pozitīvas, vajadzīgas. Ja? Tikai šobrīd es vēl nesaprotu, kāpēc tas man ir vajadzīgs. Ja man ir kaut kāda pieredze, visas pieredzes mums ir vajadzīgas. Un tikai pēc laika tu paskatīsies, tieši tāpēc, piemēram, man tur vajadzētu pakrist, nokrist, lai es tagad zinātu, ka tur nevajag to darīt, vai lai es tur, piemēram, pakrītu, un tad es iepazīstos ar kādu cilvēku, respektīvi tajā brīdī, tad, kad es pakrītu, liekas, mana pasaule sabrūk, bet nākamajā mirklī es jau esmu, nu, tā kā jau citā kvalitātē. Es tev ieteiktu nepretoties tam un paskatīties, kas tur notiek, ja es nepretojos. Un vēl jautājums, kāpēc tu sev radi tādas situācijas? Kur kaivs no tā? Jo tad, kad tu saproti, ka tu visu radi, tad priekš kam radīt kaut kādas tādas situācijas? Atbildēju uz tavu jautājumu. Jā, kļuva mazliet skaidrāk. Tikai tad vēl precizējoša lieta. Tu tik nu, tā pārliecināti saki, jā, par to, ka es strādāju tās situācijas, es piekrītu. Tad kā radīt savādāk? Kā neradīt tādas? Skaties, Nu, es saprotu, vai nu iet vai neiet. tu radi, jā, ja tu saproti, ka tu radi attiecīgās situācijas, tev vajag saprast priekš kām, jo tu neredzi, kāpēc viņas tev, ja viņas atkārtojas, tā tad tur ir kaut kāda, nu, respektīvi, dāvaniņa tev, ja, nosauksim to, resursu. Ko tu iegūsti tad, kad tev rodās tās situācijas, ka tu visu laiku pieredzi to nosacīt negatīvo? Kā tu jūties? Kādas tev sajūtas tur ir? Tas ir jautājums. Jā, es sapratu, tas jautājums vienkārši mēģināju atcerēties, jo nav stāsts. Te nav runa par to, ka šobrīd es kaut ko konkrēti saku, ka negatīvi. Es tā vispārīgāk biju domājusi, kā teikt, uz priekšu nākotnē neradīt tās negatīvās, nu, manuprāt, negatīvās situācijas. Bet jā, paldies tev, es dzirdēju, ka
protams, katrā no tām situācijām ir kaut kāds resurss. Nu, pievērsīšu uzmanību vairāk tam. Paldies. Es skatos, ka ir nākamā roka. Tā kā. Vai man kas man tur jādara, vai man jānolaiž bija, vai nav jau. Nolaist, jā, paldies tev. Paldies. Tā, kuram ir nākamā roka, man neparādās. Ieva bija pacēlusi pareizi. Vosela. Man nebija pacēlusi. Jā, biju, es pieslēgšos. Čau, prieks tevi redzēt. Apusē, čau. Man iespēja pieslēgties, jo tas sasaucās patiesībā ar to, ko tikko runājot ar Leldi, tu tā kā rezumēji, es vienkārši gribēju dalīties ar to kā tā telpa šobrīd miedarbojās, jo man ir tāds interesants notikums un tāds interesants posms, respektīvi pagājušajā sestdienā es biju jau pusgadu iepriekš nolēmusi, nu tā kā kopā ar draugiem vasarā nosvinēt savu dzimšanas dienu, kas sakrita, kā man ir dzimšanas diena 19. aprīlī, un 3 mēneši tāpat ir sestdiena, iekrīt 19. jūlijā, man paliek 33,3 gadi, un man likās, baigi forši tas skaitlis kaut kā rezonēja, un mēs varēsim visi draugi satikties un svinēt pagalmā, un tā kā dārza svētkus, un tas bija ļoti interesanti, viss no tā vērsās tiešām forši un labi, un tad vienā brīdī, kad draugi man bija nogādāti tādas, teiksim, tāda ekskursijā, un es pa vidu vienkārši pārklāju galdus vēl dienvidū. Es savā mājā cēlos augšā no zemes, un vēl joprojām es nevaru izskaidrot, kādā veidā es to izdarīju. Es tur ņēmu kaut kādus traukus vai kaut ko, un es ar visu spēku, ar labo pusi, tā kā atsitos pret sienu, man šķiet, viss bija pārplēsts, es nokritu, samaņu nezaudēju, bet nu šobrīd tātad man ir smadzeņu satricinājums ar 3 nedēļu miera režīmu un visu no tā izrietošo, un tur tā kā arī bišķi ar tādu sāsinājumu, bet tajā visā tā sajūta bija tāda, vienīgais, kas man tā kā radīja lielu jautājumu, bija tas, kā es varēju tik perfekti trāpīt uz rētas, kas man jau ir, kurā pirms, nu jau gandrīz 18 gadiem es gandrīz aizgāju patiešām tā kā mūžībā, jo man ir pilnīgi tā kā uz tās pašas rētas, te pārgriezts bija, nu viss tā kā pilnīgi pa to līniju. Bet no otras puses atkal manī tā sajūta līdzīgi, kā tu teici, ka vienkārši tagad es tā kā vēroju un skatos pirmo reizi, man šķiet, manā apzinātā mūžā es tur nemeklēju, kāda tur ir zīme un ko tas tur tagad man nozīmē, jo man kaut kā ir vai nu es, kā es smējos, vēl joprojām man ir tūska un tāpēc smadzenēs es vienkārši nemeklēju šobrīd risinājums, nu, ka tur vienkārši nestrādā, vai arī patiešām tā sajūta ir tāda, ka es vēroju un skatos, tā kā, kas notiek, kā tas izrēģies tālāk, jo tagad tas periods ir pietiekami garš, kas man priekšā ir. Tā ļoti interesanti. Nu jā, vienīgais, kas jau tajā vakarā man lika aizdomāties, bija, nu kā es varēju tik precīzi trāpīt un pāršķelt vēlreiz, nu tā kā tik ļoti vietā. Tādas tas lietas. Mm. Kā tu sasaisti, nu skaties, tu kaut kādā veidā esi sasaistījusi šo nosacīto kritienu, ja, ar to 18 gadus veco. Un, nu labi, nu, tieši tā vieta, UTT, lai interesantāk, kā saka, ja? Būtu ko parakties pārāk garlaicīgi. Bet tev vajag paskatīties, kā tas, kas bija pirms 18 gadiem, pirms nosacītā tā notikuma, ja, negatīvā. Pirms 18 gadiem tās sajūtas un šīs sajūtas šobrīd pirms tava kritiena, vai viņām ir kaut kāda sasaiste? Jo tur kaut kādas tā kā, nu vai tur ir kaut kāds? Es pat teiktu, ka drīzāk, ka tas ir tā kā pilnīgi pretēji, nu tā kā tas, kāds bija tas periods līdz tai epizodē pirms tiem gadiem, tas varētu būt, teiksim, kaut kāds viens tas, nu ja mēs nošķiram labs, slikts, viens, divi, tāds zemākais punkts, un tad šis savukārt, es varētu teikt, ka attiecībā pret nodzīvoto mūžu periodu šķita kā tāds patiešām ļoti augsts punkts, kurā es jutos ļoti, ļoti labi. Nu, tad tā es viņus drīzāk, ka viņi bija tādi tā kā divi poli tie punkti. Viens bija tāds un otrs tāds. Nevis tā kā. Tevi šī situācija satrauc šobrīd? Godīgi sakot, nē, es vienkārši gribēju pastāstīt, ka, nu, ka, jo tu tā kā iesāki par to tēmu, nu, kā, ka varbūt kaut kāds, ka ir apstājies, ka tā telpa tā kā mainās, un šobrīd mēs vērojam, ka es arī jūtos tādā vērotāju pozā, bet ka man ir, tas laikam ir tas pat dīvainākais, ka mani tas nesatrauc.
Mm. Jo, nu, tur var tā kā meklēt tos nosacītos astes, ja kaut kādas, bet tas ir atkarīgs no tā tavas sajūtas. Ja tu visu laiku tur atgriezies, tad tur ir kaut kas, ja tur vienkārši, nu, dažreiz mēs nokrītam, tāpēc, ka mēs neesam uzmanīgi, saprot? Nu, protams, Mm. visam ir kaut kāda sagrieztam pirkstam arī kaut kāda nosacīta psihosomatiskā ērija, bet dažreiz nazas vienkārši ir asas un tava uzmanība kaut kur klejo un vienkārši nazas ir asas un tavs pirksts ir blakus un tad viss notiek process, ja. Un tu skaties, tur tā kā veseļojies, ja nosacīti, nu, pēc analīzēm tu paskaties, viss tur labi. Jā, tas nav, nē, nu tā kā man tas bojājums, kas ir, nu tagad man viņš ir jāārstē, bet vienkārši interesanti, ka tas, ko tu minēji par to telpu, ka tagad ir jārīkojas, nevis tikai jānodomā un jāpieraksta, tad šīs periods savukārt jau tagad pāris dienas ir bijušas tādas, kurās es esmu kaut ko ieraudzījis, kur bija simpuls, un es esmu nevis nodomājis, ka man vajadzētu, bet es, piemēram, esmu aizsūtījusi pieteikumu, lai tad, kad atveras kaut kādas apmācības, man informē vai kaut ko tam līdzīgu, un tādā veidā to laiku izmantoju. Nu, jo man vienkārši ir laiks, kurā es varu to kaut kādā mērā apskatīt vai arī rīkoties. Jā, un tu pavēro, tad, kad tu sēdi un nosīti piespiedu kārtā to 3 nedēļu režīms, ja tur kaut kā, nu, tur ir, tad kā tu jūties, tad, kad tu nosacīti nedrīkst neko darīt? Jo iespējams, ka šis ir vienīgais veids, kā tevi var apstādināt, Mm. jo tu visu Jā, laiku nesi kaut kur un trinies. Un tad, kad es nesos un trīnos, tas nozīmē, es nevaru apstāties, jo, ja es apstāšos, tad es nosacīti nebūšu derīga, nebūšu vajadzīga, nebūšu kaut kāda. Jo, ja es neko nedaru, ja, un šis ir vienīgais legālais veids, ja, kā es varu neko nedarīt, man ir satricinājums un pavēro, cik ļoti daudz tu ļauj sev atpūsties. Jo man arī šī tēma ir ļoti, nu, tā kā man ir pilnīgi sevi jāpiebremzē un jāpiestāj, un es pie viņas atgriežos. Jo tur ir, priekš manis, tur ir atgriešanās kaut kādā, nu, tas ir tā kā vispār dzimtas tēma, visi dara, tāpēc, ka vajag, visi kaut kur nesās, cipa ļoti aizņemti, un jo nu, tas ir tā kā es esmu vajadzīgs, un ja es neko nedaru neapzināti, ja, neapzinātajā daļā, tad es neesmu vajadzīgs, un tā nevajadzības sajūta tev ir sāks, un tad tev atkal vajag kaut kādu grīdu izmazgāt, tikko tev kur smadzeņas atrisināt, nē, tu jau tur tāpēc es atkal līma malku skaldi. Tur jāpiefiksē, jo tur var būt ļoti arī interesanti pavērot un paskatīties, kā tas ir, tad, kad es vienkārši esmu neefektīva. Nu, Mhm. vienkārši sēžu un špļauju griestos. Nekāda efektivitāte. Jā. Un tas ir tā interesanti. Tā kā paldies tev, jā, ka tu padalījies. Paldies tev. Veseļojies. Paldies. Tā, kurš vēl vēlās izteikties, padalīties? Rociņu var pacelt reakciju sadaļā. Droši, ja negribās kameru slēgt, var neslēgt kameru, bet forši ir ieslēgt. Jo tad, kad jūs dalāties, tie cilvēki, kas tur klausās, pēc tam arī tie, kas netiek attiecīgi klātienē, viņi ir ļoti jums pateicīgi. Tā kā šobrīd visas grupas tēmas tiek paceltas. Mums nosacītā grupa ir izveidojusies, un tad, kad mēs runājam, tad arī katrs pārstāv attiecīgo daļu, kas arī atspoguļojas katra dzīvē, kas šobrīd ir šeit. Tā kā droši var pacelt, ja kādam vēl ir komentāri. Ja nav, tad mēs varam arī beigt. Varbūt būs īsais zums. Ja kāds nemāk pacelt, vienkārši var pieslēgties, atslēgt mikrofoniņu un runāt. Nu, labi, es varu pamēģināt. Jā. Māri. Čau, Irīni. Prieks tevi tik īsā laika posmā arī tevi redzēt. Varbūt vienkārši no savas puses varu, kā tu arī teici, var padalīties, kad man arī ir tieši kopš māja mēneša ir vairāk bijis tā, ka ir sajūta, ka ļoti nāk daudz dažādas enerģijas, un tā tendence vienmēr bija notralināt to enerģiju, kaut kur aiziet paskriet, kaut ko padarīt, paskraulēt, un tad tagad, jā,
kopš mēs pēdējās reizes tikšanās, mēs runājām, kad vienkārši ik pa laikam atļaut sev pasēdēt, lai tās enerģijas iziet. Nu, pagaidām iet tā viņveidīgi. Ir mirkļi, kad es tiešām apsēžos, un ir mirkļi, kad es vēl joprojām gribu kaut ko padarīt tā vietā, lai apstātos. Jo liekas, ka viņas notiek aizvien straujāk. Sevišķi pēc cilvēkiem, ka kaut kur iziet ārā, vai arī vienkārši kaut kāds tāds, kas saka, dabiskais patterns, kad kaut ko izdarīt, lai to enerģiju tā kā noraidīt. Un tad īstenībā apsēsties un būt ar sevi, jā, tas tagad tāds lielākais treniņš. Un baigi interesanti bija, kad varbūt tāds novērojums, kad vienkārši iepriekšējās dāmas arī runāja par to, ka jāpaskatās no malas, jānovēro. Un tas ir labi, ka es ievēroju tagad tieši aizdomājos, man ir darbā situācija projektiem, kad viena no valstīm mums ir tāda ļoti cimperlīga, ka mums visu laiku ir problēmas. Un viņa jau kolēģi saka, jā, tu atnāc, ir kā ir, vai ne? Un tad es tieši domāju, pagaidi, viņi ir tādi ļoti bezatbildīgi. Viņi kaut ko tur visu laiku aizmirst, kaut ko tur, jā. Un tad es tādu domāju, tad varbūt, ja jau viņi man tādi trāpījušies, tas nozīmē, ka kaut kāda bezatbildība ir arī manī, savā ziņā, vai ne? Vai arī, kur varbūt es nevēlos ieskatīties, bet man sanāk bišķi kontrolēt viņus, lai viņi tomēr izdara, vai varbūt tomēr ļaut viņiem tā kārtīgi kļūdīties, kārtīgi samaksāt, un tad varbūt uzlabosies. Tas tāds novērojums. Jā, jāskatās, jo viss, kas notiek ārpasaulē, ir par tevi. Ja tas tev trigero visu laiku vai kaut kā pievērš tavu uzmanību. Ja? Un tad ir jautājums, vai tu pati sev ļauj būt tādai bezatbildīgai. Tad, kad skaties, viņi ir bezatbildīgi, kādu vēl tu salīdzinājumu varētu iedot? Bezatbildīgi, kā saka, nedalās, nedomā par citiem. Tā kā, kad kādas lietas ir atkarīgas arī no citiem, kad tu tā kā ļoti citreiz egoistiski, vai arī sagaidi, ka otrs jau man tāpat izlabos, man jau nav jāiespringst. Tad bezatbildība un atbildība laikam. Tur varbūt tāda robeža, kur tad ir. Tev ir dzīvē nosacīt tāda sfēra, kur tu dari tāpat? Man liekas, ka mājas viss ar savējiem tuvākajiem. Kad es atļauju kādam, varbūt pakontrolēt pišķiņ kaut kādu manu iet, jo zinu, ka viņš jau tāpat kaut ko izlabos, zini, kā kaut ko nejauši izdaru. Varbūt, jā, tieši ar kādiem savākiem tuvākajiem, kas atļaujos laist lūni, man gribas teikt. Jā, un redziet, te es esmu nosacīta bērna pozīcijā, ja, un man tur ir arī tāda pati pozīcija, un tad es tagad varu izspēlēt to nosacīto vecāku, ja, tad es tur viņus kontrolēšu, tur tā, un te arī notiek tā kompensācija, ja, tad spēle, kur tu pati redzi. Un šeit tu vari paspēlēties un priekš sevis savā, kur tev ir sfēra, kur tu dari tāpat, ja? Un tad tu paskatīties, ok, ja es tagad to savu bezatbildīgo, to tādu, haļāvno gribās teikt, ja, to, kas tur tāds, to bērnu, es viņu redzu, bet es tagad pieaicinu to savu iekšējo pieaugušo, tad kā es tagad, tā kā pamēģināšu padarboties vai kaut kādu paņem, vienu izpausmu, piemēram. Kā tu varētu darīt, tomēr tu esi pieradusi, ka tev visi tur izvadātu, tad, ka nē, es pati kaut vai arī braukšu ar autobusu, jā. Tādā formā. Un paskaties, kā tu jūtīsies, kādas būs sajūtas, tad, kad tu vari nosacīt, parūpēties par sevi kaut kādā tur plānā, jā. Un uzreiz redzēs dinamiku tur. Tas parādīs to, ka viss ir saistīts. Tā kā paspēlējies. Jo kamēr tev ir izdevīgi šobrīd būt te. Tu esi. Jā. Viņiem arī ir izdevīgi. Ja tur ir tā Marta, kas tur visu padara, sadara, ko tu? Davai. Tikai jautājums, cik daudz tavu resursu tas prasa, jā, jo tad, kad tu tur viņiem sāc komunicēt, jā, un visādi citādi virzīt tur enerģiju, pa to laiku tu varētu kaut ko citu vēl darīt.
Skaidrs. Bet ja tu iesaisties tajā spēlē, nu, tad tā ir spēle, tad spēlē. Nu, visādi var. Bet vajag interesanti, ka tai spēlē ir tieši tagad, nu, kā es pievienojos mēnesi, tagad arī sāk mainīties komanda pēkšņi, vadība nomainīs. Nu, tā kā vairāk cilvēki vai nu iet prom, nomaina pozīcijas iekšē, un pilnībā jūt visu komandas restruktūrizējas. Tāpēc, nu jā, es jūtu, ka kaut kas ir šis akcents, bet, nu, es jūtu, jā, ja varbūt es tagad vairāk pavērošu, sākšu mainīt, tad varbūt arī, nu jā, tur viss arī nomainīsies, varbūt pat cita vadība ienāks. Tavā laukā arī viss mainās šobrīd. Ir nenoteiktība, ja? Ir tur. Un tas, kas notiek ārpasaulē, ir arī tie uzmanības punkti, ko tu vari vēl uzlabot. Un, ja tu saproti, ka rekusfēra, kur es tur laižu luni nosacīti, ja? Un kaut ko tur paceļu ķepiņas, tad es skatos, kā es te varu, nu, tā kā pieaugt. Ja? Jo tad, kad būs jāpieaug, sākumā ir jāaiziet ar tam pusauģu vecumam. Tas nozīmē, ka sākumā es esmu, jo tā ir dabīgā pieaugšana. Kā parasti sākumā mēs esam bērni, tad mēs esam pusauģi, un tad mēs esam pieauguši. Tātad, ja tu gribi tur savā nosacītajā ģimenē, ja, šobrīd pieaugt, tad tev būs jāaiziet ar pusauģu vecumam, un tu vari paskatīties, kas tas ir pusauģu vecums. Ja? Tad, kad tev kaut kādas savas tur lietas, tu sāks vilkt robežas, tu sāc, tur būs. Un, protams, ka būs iespējams, ka būs pretenzijas. Tāpēc, ka tas viss ir uz labu, bet tu jauksi to sistēmu, kas ir jau izveidota, jo tā visiem ir ērti. Un te ir jāsaprot, kas notiks ar tevi. Jo dažreiz mums liekas, ārpus, priekš kam tagad visi, neviens ar mani nerunā un tā. Bet tas ir, separācija pieprasa, ja man ir nepieciešama separācija, tad sākumā, jo es esmu bērns, pēc tam es esmu pusaudzis, tu nepārliksi uzreiz pieaugušo. Pusaudzis, kas tur kaut ko šādi tādu, un tikai tad es būšu pieaugušais. Tā kā, zināt, kas tam ir, tā kā caur to procesu, kas tur seko, ja? Nevis pēkšņi uzreiz mēs sadomāmies, un tad viss būs labi, es uzreiz tur visu, jā, pati tur. Tas ir jāmācās. Bet tas ir skaists process, tāpēc, ka tas dod tā kā iespējas jaunas un resursus. Jā. Nē, es pilnībā piekrītu. Es dažs brīdis arī uzjautāju, kā vēl savādāk es varu pastīties šo situāciju, kā vēl savādāk var noreaģēt. Un tad jau it kā atnāk tāds miers. Bet galvenais, jā, tagad pašai ieskatīties tajā bezatbildības zonā, kas varbūt tur vēl skrien, un tad vienkārši to, jā, tai pievērst uzmanību, un tad jau, jā. Jā, ir forši, kad, zin kā, kas palīdz. Tu redzi, ka tur ir kaut kāda sfēra, kur tu esi bērns. Tad arī teikt, es esmu bērns, es izvēlos bērnu, un tev uzrunās, es neizvēlos bērnu. Tātad tu saki, ok, kā tad es varu darīt savādāk? Jo tā arī ir apzinātība, ka es redzu, kad, no sērijas, piemēram, es smēķēju, ja? Nē, es tikai dažreiz, es turu cigareti, tātad es pīpēju, tātad es galinu sevi, tātad es skaļi atskaņoju, ja? Kā piemēram. Es to daru, nevis, nē, es esmu noliegumā, viss jau labi, ja? Vai, ja, es kaut ko tur kaut kādu, mēs skatāmies tieši, un tā arī ir, pieaugšana, saprotu, ka tu redzi, un ja tu izvēlies bērnu, tad tu sev saki, jā, šobrīd es esmu kā bērns, un tur jau uzreiz negribās būt, un tā tad tu sāc darīt kaut ko, tas ļoti palīdz. Jo, ja tu izvēlies, nosacīti, kas šobrīd man būs slikti, tātad, ja tu paņem tur pudeli vīna un izdzer, tātad tu zini, ka tev būs slikti, tātad nečīksti vairs visu, tad būs slikti. Un tā arī ir tā, kad tu pati radi to visu. Jā, ir tagad, man liekas, sasāks vārds tā, atzīšana, vai kāds tas stāvoklis ir atzīt sev, ka, vienkārši tā tagad ir un pēc tam izvēle. Tas sasaucās ar to, ko Lelda teica sākumā. Es tikai gribu labus. Nē, kā labus, lai viss man ir liela alga, lai man jau pašai dzīvoklis atnāk, vai es satieku kādu vīrieti, kas man jau ar tur poršu aizved, ja? Tā ir realitātes noliekšana, jo man īstenībā ir šādi es uzvedos kā bērns, es nemāku to, vai es ignorēju, kaut kādas savas sfēras dzīvē. Es to redzu, un tikai tad, kad es to redzu, es saku, nē, viss, paldies, es vairs negribu, es gribu savādāk. Ja? Un tas nozīmē, ka es pieceļos un sāku darīt savādāk. Nevis es saku, man attiecībās viss ir labi, tikai es laiku raudu un viss ir slikti.
Nē, es saku, nē, kur man ir sūdīgi attiecībās. Tā tad es pieceļos un sāku darīt. Un tieši tas, kad mēs nemuldam vairs sev, nenoliedzam sevi, tas arī ir tas solis, kad mēs sākam, un tu negribi, kā tas ir, nu skaties, te ir arī ir tā godīgums pret sevi, ka tu saki, šobrīd ir tā, es redzu sevi bērnu, bet es vairs negribu būt. Tātad es ceļos un daru. Bet, un mana realitāte uzreiz mainās. Tu jau nesaki, es gribu, lai viss man ir labi. Nu kā, nu tu saproti, tas nav iespējams. Nu, visu laiku labi, tas nozīmē visu laiku spīd saule, visu laiku spīdē saule, mēs visi apmirsim te. Ir nepieciešams lietus, un tāpēc mums dabā arī parāda tos procesus, kas ir dažādas transformācijas procesi. Tieši tā. Paldies tev. Paldies tev. Super. Paldies. Tā kā pieaugsim, visi kopā augsim. Katram jau ir tā īstenībā, jo tad, kad es gatavoju, tā lūdzu rociņas, ja ir kādam ko teikt, jo šeit ir, gatavojot arī kursu par es un mana dzīve, es arī biju domājis, ka man īsti nav nekādas vainas sajūtas, nekādu kaunu. Un tad notika situācija, tur, kur man bija jāizvēlās, vai es, nu, respektīvi, sīkumaina situācijas meitai apsolīju aizbraukt uz jūru, bet tajā pašā brīdī man draudzene piedāvāja arī aizbraukt uz jūru, un es izvēlējos draudzeni. Un tajā mirklī man meita saka, kur tu brauksi? Es saku, uz jūru. Kopā mēs brauksim? Nē, es braukšu ar draudzeni. Un tajā brīdī sekundēs pieķēru sevī to vainas sajūtu, bet tad, kad es panāca mans iekšējais pieaugušais, man bija izvēle, vai nu es ieraudzīju izvēli, ko es braucu uz jūru ar draugu, vai es braucu uz jūru ar meitu, man bija jāizdara izvēle. Neapzināti es varu just vainu un aizbraukt ar draudzeni, un tad ne es ar draudzeni nevaru pavadīt laiku normāli, ne es varu ar, nu, tā kā vainas, jūtot vainas sajūtu pret meitu, kādas esmu sūdīga māte, ka es tur piestāstu un beigās neizdara, ja. Bet tajā pašā mirklī es ieraugu, kur ir iespēja ar draudzeni, ir iespēja ar meitu, ar kuru man ir interesantāk šobrīd, nevis kā vakar, aizvakar, nevis es jau tā ar meitu maz laika pavadu, tāpēc man vajag, nevis man vajag, bet mirklī šeit, ar kuru man ir interesantāk, ar draudzeni. Tātad es ieraudzīju, ka es apzināti izvēlos draudzeni, un man te vairs nav nekādas vainas sajūtas, un es meitai saku, jā, es pārdomāju, es izvēlējos draudzeni, bet mēs ar tevi aizbrauksim tur kaut kad, tur kaut kur, respektīvi, uz to jūru vai pastaigāties rītdien. Viņa saka, ok, viss situācija atrisināta, man nav vainas sajūtas, jo šeit es redzēju, ka es pati izdaru savu izvēli. Tad, kad es esmu pārliecināta iekšēji savā izvēlē, man nevar būt vainas sajūta. Vainas sajūta ir tikai tad, kad es esmu maziņš un mani visi var nosacīti manipulēt, un tad, kad es gribu pievērsties, atgriezties tajā kontaktā, jo es saprotu, ka jā, es sev atļāvu tajā brīdī izvēlēties draudzeni, es sev atļāvu būt nosacīta sliktai mātei, meitai tajā mirklī. Bet tas nenozīmē, ka tas vispār esmu sūdīga māte vai es esmu sūdīga draudzene. Vienkārši mēs katru reizi, katru dienu sastopamies ar izvēlēm. Un tad, kad mēs esam pieaugušā pozīcijā, mēs skaidri, mums ir skaidra redzēšana, un mēs skaidri spējam izvērtēt, ko es izvēlos. Es šodien iešu uz kaut kādu pasākumu, tāpēc, ka es esmu apsolījusi, vai es fiziski jūtos nogurusi, un man ir negribās iet, un tāpēc es izvēlos neiet kaut kur, es esmu apsolījusi, bet man resursa nav. Tas nozīmē, es izvēlos sevi. Vai no otrs variants, es esmu apsolījis, man vajag, nevis es gribu, es vairs tur negribu, man vajag iet, tāpēc, ka tur tas un tas mani tur gaida, tralalā, un tad es nododu sevi tajā mirklī un neju uz to pasākumu. Un tad es jūtos slikti. Un
šobrīd šis, tā kā manā dzīvē tas ir ļoti aktuāls tēmas, tāpēc arī palielam arī visas kursioru apmācības vienmēr ir par aktuālo, ja? Vai liekas, ka nav aktuāli, tik līdz ir impulss sāc darīt, un pēkšņi tu sāc redzēt pēcgaršu, ja? No tā, kad īstenībā ir kur skatīties un ir kur ko papētīt, bet lūdzu neiestrēgstam. Nevajag iestrēgt ārpēc, ko es tur esmu izdarījusi, kā es tur 10 gadi jau pagājuši, ārpēc, kā es to nabaga vīru tur runāju vai kā es draudzenei pateicu. Vienīgais mūsu īstenais mirklis, kad mēs varam kaut ko mainīt, ir šeit un tagad. Beidzam rakties pagātnē. Saprotam, kur notiek situācija. Ir kaut kādas pēcgaršas, negatīvas nosacītas sajūtas. Tev viņas patīk, nē, es gribu viņas mainīt. Tātad skatāmies, saprotam, par ko tā situācija, ieraugam, kāpēc viņi ir vajadzīgi. Visbiežāk viņi atkārtojas, jo es nevaru ieraudzīt to resursu. Un tad no mirkļa šeit es saku, ok, es visu laiku darīju tā, bet tagad es darīšu savādāk, un es sāku darīt savādāk. Un nevajag tur vairs neko dziedināt, nevajag tur nabaga vecākus aiztikt. Ir nepieciešama, protams, kaut kāda sapratne, ir nepieciešama pamats, ja, zināšana, bet bieži vien šīs programmas šobrīd, kas ir ļoti aktīvi, viņas kabinās nost, viņas visu laiku, respektīvi, no tām programmām, kas mums ir ielādētas līdz 7 gadu vecumam, mēs nekur no viņām, tā kā novilkt kā drēbes, bez viņas mēs nevaram. Tāpēc, ka tās ir mūsu programmas, kas sastāda mūsu būtība, ja tie ir mūsu kodi, pa kuriem mēs virzamies. Tad līdz 7 gadiem mēs ielādējam, un vecāki palīdz, un sabiedrībā attiecīgi apstākļi. Pēc 7 gadiem, līdz kaut kādiem apmēram 30, kad mēs tur sākam beigās berzēt astiņas un mosties, mēs līdz 30 mēs tur neapzināti kā roboti kaut kur tur plivinamies. 25, 27 tur un no 30 mēs sākam skatīties, kāpēc, mēs sākam meklēt risinājumus, ko mēs darīt, kā mums būt un kā mēs varam savādāk, ja? Un tas arī nosacītais pamošanās laiks, bet tās programmas, viņas visu laiku aktivizēsies nākamajā līmenī, tik līdz es esmu jau tur sapratis, kad vecāki ir vecāki, līdz es viņus nosacīti mierā, esmu piekritis kaut kādām situācijām, es tieku nākamajā slānī. Stāvā. Tad, kad es tieku nākamajā stāvā vai slānī, atkal tas pats, bet es jau redzu te pilnīgi citādu. Ja? Tad, es daru kā mamma, bet kāpēc es tā daru kā mamma? Tāpēc, ka es jau esmu no mammas. Ja? Tu nevari darīt savādāk nekā tava mamma vai tavs tētis, tāpēc, ka tu vienīgais, no kā tu vari ņemt kaut ko zināšanas un darbības, tas ir no viņiem. Ja? Un tad, kad es to redzu, tas saku, ok, paldies, mamma un tēti, ka jūs man parādījāt, tagad es gribu pati. Ja? Un tas atkal ir nākamais līmenis. Atkal mēs tiekam jaunajā slānītī, jaunajā līmenī un saka, kā tas ir pati? Es nezinu, kā tas ir pati, jo mēs īstenībā nezinām. Mēs gribam dzīvot kaut kādas savas dzīves, bet mēs nezinām, kā tas ir, jo mēs visu laiku velkam nosacītās vecāku projekcijas, vecāku izdarītās traumas, ja? Bet ir jāsaprot to, ka viss, kas mums ir noticis, ir bijis nepieciešams. Jo, ja tu saki, es gribu Dieviņu dot man spēku, ja, un tad dot visu laiku tev izaicinājumus, tad neprasi varbūt vairs spēku, priekš kam tev būt spēcīgākam, nebūs arī dažādi izaicinājumi, jo ir jāseko, ko mēs domājam ikdienā, un ir jāseko, ko mēs runājam katru dienu. Jo, ja mēs visu laiku esam ārpēc, kas tur ir šausmas, viss ir slikti, es netikšu galā. Tas 100 punkti, kad mēs arī netiksim galā, un viss būs slikti, tāpēc, ka mēs paši arī aktivizējam tos attiecīgos kodus, jo viss, ko tu pieredzi savā ikdienā, ir tava nosacītā komforta zona. Tad jautājums, kā tu aizdzīvojies līdz tādai komforta zonai, ja? Un, ja tu gribi savādāk, tad saproti sākumā, kā tu gribi savādāk, kā tu gribi justies, un tad arī sāc un uzdot savu jautājumu, vai šobrīd, piemēram, šī saruna ar šo cilvēku liek man justies, piemēram, piepildītāji, ja es gribu kaut kādu piepildījumu vai laimes sajūtu. Jautājums, nē, un tad šis cilvēks man vairs neder manā dzīvē, tad es saku viņam paldies, mīļais, dārgais, es eju tālāk, un tad eju un darbojos un skatos, ko telpa man piedāvā, jo jūs saprotat, kad
vieta nekad nepaliek tukša. Visi tie cilvēki, kas ir mūsu dzīvē, katram ir savs termiņš. Un tas ir normāli, tad, kad mēs sākam iet savā pašizaugsmē, ka tie cilvēki viņi sāk mainīties, viņi sāk transformēties. Piemēram, tad, kopš brīža, tad, kad es nelietoju alkoholu, jau ir pagājuši, jau tūlīt būs gandrīz 10 gadi. Man praktiski viss manu paziņu draugu lokus ir nomainījies. Un es saprotu, ka tas tā ir, jo ir kaut kādi posmi, tad, kad ir nepieciešamības, tad, kad ir kaut kādas kopīgas intereses, bet satikties vienkārši tāpēc, ka vajag, tāpēc, ka mēs tur 20 gadus atpakaļ bijām labākās draudzenes, bet šobrīd tu satiecies ar to cilvēku, ka tev pilnīgi nav par ko runāt, tad jautājums, priekš kam šis cilvēks aizņem vietu manā dzīvē. Un iedomājies, tā cilvēka vietā var atnākt kāds cits, kas tev būs interesantāks, ko tu vari tur priecāties, pieredzēt jaunas iespējas. Un tas attiecas gan uz partneriem, gan arī uz miedarbībām ikdienā, gan uz draugiem. Un nevajag visus, protams, sūtīt tur 3 mājas tālāk, vienkārši priekš sevis ir jāizvērtē, vai šobrīd man šis cilvēks kalpo man, vai man ir interesanti, vai man ir kaut kāda pienesums tā ir manai miedarbībai, jo īstenībā enerģijas mums ir ļoti dārgas. Šobrīd tavs laiks ir dārgs, tā komunikācija ir dārga, un ja tu ikdienā sastopies ar tādiem, komunicē tādu cilvēku vidū, kas ir, piedodiet, nāk ārā visādas, ja? Nesmukami un smakas ārā, ja? Vārdos, varbūt darbos, tad jautājums... Tad nebrīnīties, kāpēc manā dzīvē notiek kaut kas, jo, ja man ir istaba netīra, māja netīra, mašīna netīra, ja es dzīvoju nesakārtotā vidē, ja man ir daudz nepabeigtu darbu, ja man ir kaut kādi cilvēki, kas man nerezonē, bet man vajag, ja es daru nemīlamu darbu, tad jautāju jums, kāpēc tu radi sev tādus apstākļus? Un, ja tu gribi savādāk, ja tu gribi sākumā jāsaprot, ko tu gribi, es gribu tur kaut kādu iekšējo balansu, es gribu skaidrību, es gribu dziļumu, kaut kādas citādākas attiecības, tad sākam no mazākā, sākam kārtot savu apkārtni, sākam tīrīt tos sociumu, ar kuru mēs miedarbojamies, un tas arī ir tas, kas iedos mums nākamo līmeni. Un es atkal kaut kur aizplūdu. Ļoti interesanti šodien. Pilnīgi tā kā no putras katlā. Ir kādam kaut kāds komentārs vēl? Tā, es čatā neredzu. Par telpu un enerģijām ir jauna informācija, var just, ka ik pa laikam krāt un pilnīgi prasās palikt vienai apzināti. Un, ja to neizsaku, neizdara, tad nāk agresija, atspēlējās uz ķermeni, rodās mistiskas sāpes, diskomforts. Jā. Tāpēc, ka šobrīd ir ļoti svarīgi, katram cilvēkam ir nepieciešamība pēc savas telpas, sava laika un savas vietas. Tad, kad mēs īsti neesam apzināti, tad mūsu sajūtot to iekšējo sajūtu, pabūt ar sevi, mēs viņu varam sajaukt ar to, kad vai kādam piezvanīt, vai kādam tur notriekt to sajūtu, aizpildīt to sajūtu, jo tur ir sajūta kaut kāda. Pabūt vienai, pirms tam manī rodās tā nepieciešamība, tas tā kā tāds maigs zvaniņš. Es sajūtu to sajūtu, un var pavērot sevi, kas notiek tālāk. Vai nu es viņu noignorēju, vai nu es viņu sāku piezvanīšu tur tam un tam un tam, un piezvanīšu mammai, un es sāku runāt ar visiem, triecot enerģiju, bet īstenībā šī enerģija, šī iekšējā sajūta, viņa saka, pievērst man uzmanību. Un šajā gadījumā var tā kā pievērsties, pagriezt uzmanību pret sevi un paskatīties, ja es pamanu, kad es triecu to savu enerģiju, tas nozīmē, un pēc tam es agresēju uz citiem, un es agresēju uz citiem tikai tāpēc, ka manas robežas tiek pārkāptas, un robežas pārkāp. Viņi tie ģimene, piemēram, tur bērni sāk uzvesties kaut kādus tur
nepatikšanas taisīt, vai tur, ja mazi bļaustīties, un viņi sāk tā kā pārkāpt manas robežas. Tas nozīmē, ka es pati sevi esmu kaut kur nodevusi. Un šis ir ļoti svarīgi, jo viss, kas notiek ārpasaulē, ir par tevi. Es to nebeigšu teikt, jo tas tā arī ir. To es redzu katru dienu, to es pieredzu arī savā dzīvē. Un tiklīdz es, piemēram, jūtu, ka mani sāk kāds no ģimenes triggerot, es saprotu, ok, uzreiz man tur neinteresē, ko viņi dara, viņi tur var sist krūzes, tur bļaustīties kaut ko nesadalīties, uzreiz skatos sevi, ok, kur es esmu nodevusi sevi. Un tad es tur esmu apsolījis, piemēram, sev pavingrot, un tur aizskrienu atkal vāveres ritenī, tur vairs laika nav, tad ir pāriest, tad nevar vingrot, tad tur tūlīt tikšanās, tūlīt tas un tas un tas. Un šajā brīdī svarīgi, tad, kad mēs šo sajūtam un identificējam sevi, mēs apstājamies un sakam stop, iedot sev to laiku, ko gribās, tad ir jautājums, vai pastaigāties, vai pavingrot, vai vienkārši pasēdēt, pameditēt. Un svarīgi ir dot sev šo, jo es zinu, piemēram, man ir ļoti izteikti, ja es sev nedodu laiku, man nedēļā diena vajadzīga, kaut kādas pāris stundas, kad es tikai esmu ar sevi. Man nedrīkst būt, kaut gan, piemēram, bērni man ir lieli, viņi tur paši var, bet tas neskaitās, ka viņi tur ir savās istabās. Man vienkārši vajag būt vienai pašai, kur es nedomāju ne par ēdienu, ne par elpošanu, respektīvi, visi katrs tiek paši, bet man ir sava telpa, man ir svarīgi, piemēram, man ir svarīgi burtiski just to telpu tur, kur es varu pabūt, un tad es skatos, kas tur no manis nāk. Dažreiz vienkārši gribās pasēdēt, dažreiz es tā kā pavingroju, bet dažreiz vienkārši paskanēt savu ķermeni, kas tur notiek, vai izpildīt kādu praksi. Un tad stāvoklis mainās burtiski uzreiz. Pusstunda un burtiski uzreiz. Ko tu gribi, uzdot jautājumu, ko gribās tagad? Varbūt vienkārši kādam gribās pagulēt, varbūt kādam gribās papeldēt. Un šis arī ir tas laiks sev, kad es izvēlos un es pamanu sevi, jo nav neviena cita svarīgāka par tevi. Un agresija un nosacītās dusmas arī ir tas zvaniņš, kad manas robežas tiek pārkāptas, jo patiesībā es pati viņas pārkāpu, bet citi tikai atspoguļo. Šodien mums ir maz runātāju, un sanāk, kad es tikai runāju. Varbūt kāds vēl grib parunāt. Varbūt kādam vēl ir kāds jautājums vai vēl. Ja kāds nezina, kā uzlikt to rociņu, tad var vienkārši pieslēgt mikrofonu. Jūs vismaz uzrakstat, vai jums šis rezonē, vai tā kā grūti man tā ar jums skatīties jūsu dzirdīgajās ausīs. Es viņus jūtu, bet tajā pašā brīdī arī gribās kaut kādu komunikāciju un atgrieznisko saiti no jums. Jo es šobrīd esmu te priekš jums, un ja kādam vēl ir kaut kāds jautājums, varbūt ir kaut kāda situācija, kura ir nosacīta neatrisināma, vai nosacīta es nesaprotu, kāpēc man ir un ko man darīt, tad lūdzu, šī ir iespēja pajautāt, kaut kur paskatīties un papētīt. Ja kāds negrib kameru slēgt, var arī bez kameras, es jau teicu. Ja nav, tad mēs varam arī beigt. Man liekas, ka man šobrīd, ja jums nav nekādu vairs piebilžu vai kaut kādu jautājumu, sadzirdu atbildes uz saviem jautājumiem, rezonē, viss ir vērtīgi, tad mēs varam beigt. Nav jautājumu vairs. Čau! Man te varbūt kaut kāda mūzika ir fonā, dēlam te paralēli skan. Es pieslēdzos daļiņā, likās ļoti vērtīgi, bet man laikam ir jautājums. Man dzird? Jā, dzird.
Jā, man arī tik gribējās pieslēgties. Man dažreiz, man liekas, vienkārši paklausīties veidā, kā tu runāji, ir tāds kaut kas saliekās lietas prātā pa plauktiņiem. Bet es gribēju pakonsultēties. Man ir tā, ka es taisu tagad jaunu biznesu, un es jūtu, ka es, nu, attiecīgi seju visu kaut kur, un man tā kā ir jāstāsta par to savu biznesu. Un es jūtu, ka man grūti atrast, teiksim, tādu balansu kaut kur, kur es tā kā esmu tik tādā azartā par to visu, vai ne? Un es tur eju un stāstu, un dažbrīd tā kā, mm, nu, tik ļoti, kad cilvēkiem ieslēdzas kaut kāda pretreakcija, tā kā, nu, es nezinu, tāda. Es Kādu neieslēdzu sākumā kameru, jo es nemācīju noformulēt savu jautājumu. Kā es domāju, tas tuliņ beigsim zvanu, ka vairs izdomāšu, kā viņu labāk noformulēt. Um, Man gribās tā plūstoši to visu tā vienkārši darīt, vairāk nekā stāstīt par to darīšanu, laikam, bet tad no otras puses es pats, nu, tā kā pats sev esmu uzlikus prešams, man gribās kaut kādus rezultātus sasniegt, man gribās kaut kādus tur vairāk klientus piesaistīt, un tas savu spiežu varbūt kaut kādā mērā iet un runāt par to visu, un tad, un, jā, bet man liekas, ka, piemēram, nu, no tavas pašas pieredzes, tu tur itī forši stāsti par lietām, neuzliekot tā kā nekādus pressures citiem cilvēkiem, un tā kā tas tāds ritīgi ievelku. Nu, tā kā tu stāsti informāciju, un viņi ievelk. Es jūtu, ka es dažreiz stāstu informāciju, kas ir taisnība, viņi ir forši, cilvēki tā kā viņi ir piekrīt, bet viņi tā kā atgrūž bišķi nobaida, tā kā, jo, jā, dažādu iemeslu dēļ. Jā, Kā panākt to ievelkošo sajūtu? Skaties, kāpēc tu dari to, ko tu dari? Jā, man arī tīk liekas svarīgi tas ir. Kāpēc? Kam svarīgi tas ir? Nu, tas ir saistīts ar ēšanu, ar ēdienu, un tas ir svarīgi gan man, gan pēc būtības, manuprāt, visiem. Jā, un skaties, te var uzreiz just, kad, skaties, Jā, es kaut ko uzkodu. Paldies man tev. ir ābols, jā, reku ņem to ābolu, tev viņas punkti vajag, tev to ābolu vajag, tev jāēt tas ābols, jo viņš tur dara kaut ko, pēc tam laba tur vēdra vienkārši ēt to ābolu, Jā. saprot? Tev jau liekas ārvec, es gribu ātrāk prom, un cilvēkam jau, nu, tā kā ieslēdzās kaut kāda, tā, nu, tieši tā to arī spēja identificēt uzreiz tā kā Jā, es pretreakcija. uzreiz sapratu, jā. Jā, bet, piemēram, tad, kad es stāstu, es neuzskatu, ka man ir taisnība. Es vienkārši dalos ar to, jo es zinu, kā man tas strādā. Un manā iekšējā uztverē, esībā, tu drīksti ņemt, un tu drīksti arī neņemt. Un tas, ka tu nepaņemsi vai nebūsi šeit, vai pateiksi, tas man neder, tu priekš manis nebūsi sliktāka vai labāka, saproti? Es tevi, nu, skaties, te tev bišķīt jāpaskatās. Tu riktīgi dedz par to ideju, bet tu pārdedz, jā? Jā. Tev salūtiņš aizgāja, Jā. bija taisnība. Bet tu pārdedz ar to, ka tu tik ļoti gribi, tu tā kā davai, es zinu, ka tas ļoti labi strādā, tas ir ļoti forši, jo tur ir daudz enerģijas, bet tev vajag atļaut cilvēkiem pašiem izlemt, nu, tā kā pašiem sajust to. Tu vienkārši esi, skaties, tava būtība, tu šobrīd esi atradusi to savu lietu, kur tu, piemēram, esi kā tāds translētājs, ja? Tāds kā vadiņš, caur kuru cilvēki iepazīst kaut kādu citādāku pieeju tai ēšanai. Jā. Bet tas, vai viņi paņems, vai viņi ēdīs, vai viņi neēdīs, tas nav atkarīgs no tevis. Tu saki, es esmu Dievs, ja? Tad man ir vislabākā visa realitāte, vai visi pēc manis, ja? Un viņi saka, nē, es tur neiešu. Un tā arī ir atšķirība. Nu, respektīvi, tev bišķīt jāsazemējas, tev ir jāsaprot, ok, es esmu par to, un viss. Un es stāstu, tāpēc, kad man tas strādā. Bet vai tu gribēsi
vai negribēsi, tā vairs nav mana atbildība. Ja? Ok, šis ir, tur ir tā kā it kā sīkums, bet tik milzīga atšķirība, jā. Jā, jo tu saki, es esmu Kristīna, jā, visi pie Kristīna, vislabākā, jā. Saproti? Tā tu varētu teikt, es esmu Kristīna, es esmu par to, un te ir tavs saikne, bļāviens, tu esi Kristīna, saproti? Tu Jā, esi par to, un tev nekas nevienam nav jāpierāda, tu mēģini jā. pierādīt, tu tā kā Jā, iznes. vot man ir bišķiņ tā sajūta, jā. Bet es biju noķērusi to sajūtu, kur man reizēm rodās kaut kā, nu, jo es kaut kādā autopilotā ieju tajā pierādīšanā kaut kādā, jā, tā kā pārliecināšanā, un man vajag vienkārši atrast to kaut kādu tādu savu iekšējo mieriņu un vairāk tā kā stāstīt, jā, kas man Tev vajag strādā un kā es to redzu. pastāstīt, kam tu gribi pierādīt vēl joprojām, kam tu Nu vai man pašai pierādīji. iekšā kaut kur nesēž, jā? Jā, tu staigā ar to savu projekciju no bērnības, kas, protams, ir, kur Mhm. nu, tur visticamāk mammīte, ja? Jā, droši vien tētim arī. Jā, nu, respektīvi vecāki, ja? Un tu uzvelc to, jo tur, piemēram, viņi saka, tev tur, nezinu, tur jābūt jāgreb no koka, ja? Tu saki, nē, es gribu grābt zāli, ja? Un šobrīd tu grāb zāli, tu saki, pasieties, cik krūta grābt zāli, tad, ja? Un tu to projekciju no bērnības gribi, tu velc, uzliec uz katru savu klientu, ar ko tu miedarbojies, un tava neapzinātā daļa patiesībā iet tur. Nu, tev klients ir kā vecāks, un tu saki, nē, devā, es esmu labā, es gribu būt labā, es Mhm. gribu būt jums, lai jūs mani novērtētu. Bet mēs to nevaram izdarīt. Nu, respektīvi, Mhm. tur vairs nav. Un tad, kad tu to sāc redzēt, pietiek to redzēt, un tad viss projekts ir nē, tas vienkārši ir cilvēks, un es zinu, par ko es esmu, un es vienkārši stāstu, tāpēc, ka priekš manis tā ir, un tur ir pārliecība. Jo es stāstu, tāpēc, ka es zinu, kā man tas strādā, bet tu vari ņemt, tu vari neņemt, un nu, no tā nekas nenotiks. Ja? Bet ja es gribētu, lai es tev būtu laba kā speciālists, kā kaut kāds tur, nezinu, guru, tad es teiktu, tā, nē, Kristīne, tur vajag, tur. Un tad tas uzreiz, es tur neiešu. Saproti? Jā. Bet Mhm. tad, kad es jūtu, ka man nav nevienam jāpierāda, es vienkārši ir tā brīvība, ja šeit. Tā miedarbība. Tu vari te būt, tu vari nebūt, tu vari atslēgties, tu vari pieslēgties, tu vari pēc tam paklausīties. Ja nav nevienam ko teikt, tad viss beidzam. Un es nesaku, jūs esat kaut kādi izmantotāji, vai es jums tagad tā, jūs tā, ja? Nu, respektīvi, ja nav, tad mēs Jā, es ejam starp un citu te. esmu dzirdējusi šo kaut kādu to, nu, to no kaut kādiem cilvēkiem, kas, zin kā, es jums reku te dodu pa brīvu, un jūs te nenovērtējat, un kaut kā baigi atcit uzreiz, tā kā, halo. Jā, redzi, tāpēc, ka tur cilvēks arī strādā neapzināti. Novērtējiet mani, kāds es esmu. Mhm, Bet tas nozīmē, ka mhm, es pats īstenībā nevaru sevi nevērtēt. Man nav saiknes ar sevi. Bet, ja es zinu, par ko es esmu, ja es zinu, ko es runāju, tad man nevajag tavu apstiprinājumu, tur Leldes apstiprinājumu, visu pārēju apstiprināt, cik laba vai slikta es esmu. Es vienkārši esmu. Un tā ir mhm. tā būtība. Un tu arī vienkārši esi. Un kā būtu, ja tu vispār noņemtu, kad tāda Kristīne kā ego, kā personība ir kaut ko tur atradusi, sasniegusi, kaut ko zina un iemācīsies. Bet tu kā tāds kā pavadonis, ja, kas te translē to, kad ir iespējams mainīt pasauli, piemēram, šobrīd caur ēšanu. Ja? Nu, caur kaut kādu apzinātu ēšanu, caur kaut kādu to miedarbību. Tā kaut kas tur ir uzkāries. Aizgāja vai neaizgāja? Kaut kas tur uzkāja. Es biju uzkāris. Man uzkārās, man Es telefons domāju, tur pārkārts.
Es klausos, un pēkšņi parādījās. Es nezinu, man bija pie lādētāja kaut kāds emergency karstums parādījās. Nezinu. Pārāk. Šito es negribu dzirdēt, ja. Nē, es rītīgi gribu, bet tā ļoti, ļoti precīzi taisnība. Tā kā pagaidāk tā. Man liekas, ka tev vienmēr rītīgi sanāk tā kā tik precīzi tā kā noķert tās situācijas. Es pat teiktu tādā pozitīvā izteiksmē norostot to visu, tā kā tik ļoti precīzi parādīt, kad skaties un tāds bāts tā ir. Jā, tā kā nevar jau vairs neatzīt. Tā kā paldies tā liels. Man tieši rītdien ir jārunā ar cilvēkiem, un es tieši domāju par to tēmu, nu kā nepasniegt to, nu tā kā man dažreiz gadās, un es rītīgi uzķēru to ideju. Tā kā paldies tā liels. Paldies tev, man liekas, ka šis arī būs vērtīgi visiem citiem padomiem. Jā, Paldies tev. Jā. paldies tev. Čau. Tā, nu vēl kāds, vai mēs beidzam? 1, 2, 3. Un tu esi brīvs. Nu, labi. Šodien beidzam. Tātad paldies visiem. Ierakstīns ieliksies YouTube. Var arī citi paklausīties un paskatīties. Un, paldies, ka jūs esat. Paldies, ka jūs nākat. Paldies, ka jūs gribat kļūt savas dzīves radītāji un labāki. Un mēs visi esam par labāku sevis versiju, mācāmies. Visi mācās, neviens nav ideāls, arī es neesmu ideāla. Krītam, ceļamies un darbojamies. Tā kā paldies jums, lai visiem ir skaists vakars, un tad jau uz tikšanos. Jā.